Vai tev ir bieži visādas problēmas dzīvē, darbā, privātajās attiecībās? Tu jūties nevērtīgs, ir dusmu lēkmes, piemēram, un vispārībā tev gribas aizmukt, vai ne? Labāk skatīties filmu vai uzspēlēt video spēles un aizmirst par to slikto realitāti, kas tur ir ārā. Es tev varu parādīt vieglu veidu, kā identificēt, kur visas tās sliktās tās emocijas, kuras šķietami vienkārši tur ir un neko tur nevar padarīt. Ja? Kur tas viss sākās? Tagad ievelc spēcīgu elpu un uz izelpu aizver acis. Un tagad atceries pēdējo tādu spēcīgu momentu, kad tev bija kaut kāds vai strīds, vai tu jūties nevērtīgs. Vienalga, kas tas ir, kas pirmais nāk prātā. Ja? Un tagad esi tajā brīdī. Esi. Ļauj tām emocijām būt. Vai nu tās tur ir dusmas vai nevērtības sajūta. Vienalga, kas tas ir. Ja? Ļauj tam būt. Un tagad ievelc atkal spēcīgu elpu un uz izelpu. Tavs zemapziņa tevi aizvedīs uz pašu pirmo brīdi dzīvē, kad tu jūties tā vai līdzīgi. Pašu pirmo brīdi. Vai nu tie ir pusauģi gadi vai bērnība. Ja? Tāpēc, ka tas ir tur, kur tipiski mūsu traumas šādas sākas, vai ne? Un tagad esi tajā brīdī, kur tas viss sākās. Esi. Vai tu redzi? Tur ir visticamāk tā sakne. Iespējams, ka tā sakne ir īstenībā vēl bišķīt agrāk bērnībā, ja? Un mēs trenēti hipnokouči, mēs zinām, kā aizvest tevi patiešām uz to īsto sakni, vai ne? Un tad mums ir vesela čupa ar metodēm, kā mēs te varam palīdzēt tās emocijas izstrādāt, atlaist, palaist, ja? Un samainīt tās visas nepareizās ticības, ja, par sevi uzskatus, ko tu pieņēmi kā bērns, vai ne? Samainīt viņus uz pozitīvām, kas tev palīdzēs dzīvē, tagad justies savādāk, pieņemt pareizus lēmumus un būt savs dzīves saimniekam un tikt no punkta A uz punktu B dzīvē, kur tu patiešām gribi būt. Tā vietā, lai būtu vienkārši iestrēdzis, ja, justos kā upuris, ka neko nevar padarīt. Mums ir visas šīs metodas pieejamas, un es esmu jau palīdzējis ļoti daudz cilvēkiem attīrīt visas šīs emocionālās bagāžas, nomainīt tās sliktās zemapziņas programmas uz pozitīvajām un atdot tev kontroli par savu dzīvi. Ja tu esi interesēts, nāc uz izaugsmesterapija.com, es tev iedošu brīvu konsultāciju un sāksim strādāt.